Nu, reka nāk virsū VSOP, Vegas, ko domā braukt uz Ameriku? Nezinu, ja izdosies kvalificēties, ja būs kāds atlīti, ko varēšu uzspēlēt, tad būs jāpamēģina. Pagad tev gadi atļauj braukt? Jā, protams. Nē, nu vienkārši, tur jau arī skaidrs, ka ir dzīvie satelīti. Nu jā, bet izdevīgi braukt, lai es ja vinēšu paketi, tad jau braukšu, bet tā pagaidām plāns pašam par saviem līdzekļiem tur nesanāks īsti vēl. Nē, cik es esmu 2 reizes bijis Vegasā, tas kaut kas pilnīgi savādāks kā jebkas cits. Tur man patīk tas, ka dzīvo pokeru var spēlēt tā kā salīdzinoši, tuvu tam internetu pokeru tā, ka tu vari daudz turnīrus izspēlēt un uzreiz ir daudz izdevīgāk spēlēt to dzīvo pokeru. Nu jā, sevišķi piemēram. Izkrīt no viena pa $300, uzreiz pēc stundas sāks nākamais. Tieši tā. Un es spēlēju, un tad tu vari tā kā izspēlēt to turnīru skaitu, kur tā tava priekšrocība arī parādās. Piemēram, tur te Mārs tomēr ar divniekiem. Iegrūst savus čipus. Skatīsimies, ko Mārtiņš darīs. Nokolā, jā. Māris jau nedaudz sapīts kaut kā, principā jau. It kā jau zaudēts būt, bet viņš ir priekšā pagaidām. Labi, šis ir flips. Ok, flopā desmitnieks. Māris jau morāli gatavs pamest galvu. Bet vēl nekas jau nav beidzies. Un Riverā neatnāk divnieks. Māris palma turnīri, bet tā diezgan standarta izspēle, nekas tāds īpašs ļoti tur nebija. Nekas neredzēts. Vienīgais tas vairāk patika man tas Olins, ja būtu viņam nedaudz lielāks stēks, bet vienalga. Piedzīvojums sākas ar triobet.com. Jā, šitie stadijā tādā ziņā, kad ir vairākas mazie steki, kas grūž oliņu. Bišķi zaudē pokers to savu burvību, kad nav kaut kāds izspēles kaut kādas spēlētāju domu gājieni, kurus katrs mēģina īstenot. Neredz to pokeru varbūt burvību, ko mēs varam redzēt tiešām, kad ir kaut kāda dziļāka steka, kad spēlētāji tiešām mēģina viens otru apspēlēt. Tas jau, ko es iepriekš teicu, ka piemēram tās epizodes, kur uzfilmēts, kur 40 minūtes mēs redzam no VSOP vai kaut kas tāds, tur no 8 stundām vai kaut kādām 10 ir izgriezts visinteresantākais, tā īstumā, jo diezgan liela daļa pokera ir vispār šitā te, kur reizo un foldo, un tad šitāds viens coin flips un tālāk nākamais coin flips. Diemžēl tā ir, jā. Diemžēl, bet tāda spēle specifika, tāpēc arī panākums, kurā gūst pacietīgi cilvēki. Un domājā tādam cilvēkam, kuram varbūt nav tik liela pacietība jāspēlē kaut kādu, nezinu, turbo rush. Tie ir labi, vai kaut kādu turbo turnīru, kur ātri viss notiek. Bet, atkal, piemēram, ja tu pats spēlē vai tev kāds šoms spēlē, tad jau šis ir interesanti skatīties, kā viņš tur darbojas. Es domāju, arī pašiem spēlētājiem pēc tam interesanti būs paskatīties. Jā, tas jo, kā zināms, tad tiešraidi iet ar stundu nobīdi, kas nozīmē, ka spēlētājs izkrīt, viņš var iet un noskatīties pēdējo stundu sevi pats no malas. Vai arī, protams, visas epizodes tiek sadalīts pa epizodēm pēc turnīra beigām un tiek izvietots YouTube kanālā, kur jau spēlētāji ar visiem komentāriem var noklausīties un noskatīties, kā viņš spēlēja. Skatīsimies, ko Saņislavs darīs. Es domāju, ka viņš pēc tam nekad šeit nefoldos. Ielika 3, bet vienkārši, ko es gribēju teikt? Viņš nekad nefoldos, bet ielika 3, bet lai izskatītos nedaudz spēcīgāk. 5000 no 15,000. Jā, un Edgars izmet. Tur skaidrs bija, ka Staņislavs nefoldot nekad. Un kas viņam varēja būt 29 devītnieki, kas vēl tāds nedaudz vājāks. Grūti pateikt, vai kaut kas vēl tur kungs 9. Es nezinu, vai kungs 9 viņš tur tā likt iekšā.
Mums neviņi. Nu, jā, bet, nekas, no 8-9, domāju, tur nebija. Tomēr bija kaut kas spēcīgāks par to. Viens no lietotājiem raksta, ka viņam video nerāda. Nezinu, kā viss strādā. Pieļauju, ka tās varētu būt pašlietotāja interneta. Jā. Pirmā man doma būtu, jo... Jā, jau mums tā viss strādā, kā skaņa iet. Un, kad ir bijuši kāds tehniskās problēmas, kad pazūd bildi, tad viņi arī te pazūd, ne tikai kādam. Jā, ko Dāvis šeit darīs? Darocīga roka. Vai turpināt tev? Es domāju, ka Dāvim šeit, ka var likt arī oliņu, jo pāriem spēlētājiem nav dziļi steki, un tur dūs dāma, tāpat gan jau neizmest neviens. Nebūs viņam atbildi, šķiet, Ugunījus ielika. Es nezinu, man liekas, ka... Dāvim, šeit pa labi nospēlē... Nē, tur kaut kas... Jā, tur varēja vai kolot, vai arī reizots. Vai kolot, vai olinu likt. Izdomāja olinu, bet tur iespējams nospēlē tas, ka Dāvis bija uz dīleru batonu, un kāds arī varēja principā pieļaut, ka Dāvis vienkārši mēģina... Jā, ka, ja viņš ielēk olinu... Nē, Ilja jau pirms viņa, jā? Jā. Ilja, ka pirms tam bija Alts olinu. Tagad jau open-enders strēdros. Jā, pavērās Altīļa un nekā Ilja dodās. One time. Kas ir ar to one time? Viņš tagad slēgs ir, es nezinu, tur izskatās, ka nekas nav aizgājis. Tagad liekas, ka vēl viens no Latvijas. Kas vispār, kāda šobrīd aktivitāte Latvijas pokara sabiedrība? Kāda aktivitāte šobrīd notiek? Es vairāk domāju, Kur komunikācija kaut kāda? Nekas tāds, nezinu, kaut kāda vienkārši spēlētājs. Man liekas, ka nav vispār gandrīz nekādas aktivitātes. Tajā pokarā ir krievalodas vairāk, iPoker LV ir, tur ir, šis tas, tur ik pa laikam ir kaut kādas diskusijas, bet, pārsvarā tas viss kaut kā nedaudz ir āfrims. Tas vispār afiliēt biznesā palicis jau tāds. Jā, tas, ka visi grib vairāk to afiliēt. Tagad ir parādījies jauns tāds latviešu spēlētājs. Es nezinu, kā viņi pareizi izrunā, Fragmats, vai viņš sāka savu blogu un arī atvēra tādu, teiksim, fórumu vai kaut ko tādu saucās Value, bet LV tur var pastīties. Online spēlētājs, ja? Jā, viņš spēlē Heads Up. Tur viņam arī viens video ierakstīts. Likās, viņš rakstīja, tā galvenā ideja bija tā, ka viņam, viņš ārzem formās jau arī bijis ilgi aktīvs. Viņš gribēja arī kaut ko tādu, kas Latvijā un kas starp savējiem. Likās diezgan interesanti tāda ideja. Viņš meklē arī studentus, kurus apmācīt, teiksim, tādus cash spēlētājs, kurus no kaut kādiem vidējiem limitiem pacelt līdz augstiem limitiem. Un pats ko spēlē viņš? Viņš Heads Up spēlē gan No Limit Hold'em, gan arī Omahu. Mums tagad double cape. Un likmes kādas? Diezgan augsts līdz kaut kādiem, man liekas, ka līdz 10, 20 vai 25, 50, es nezinu. Ļoti augsts likmes. Bet jā, viņam jau pieredze ir liela pieredze un jā, noteikti, ka tas teorētiskais arī ir pie galda parādījies mums double K, cik viņš ir zināms. Neko daudz par viņu spēles nezinu, bet... Piektais sīts, ja? Jā. Redzam arī, ka viens no atbalstītājiem ir Unibets. Kā zināms, jūnijā Unibeta ir kārtējs Unibeta Open Tour, ir Portugālē, Trojā. Fantastiskā vietā jau. Mums jau arī tiek gatavots viss, būs tiešaidi, no Unibeta Open no Portugāles. Viena no labākajām kurortu vietām Portugālē. Kas Rīgā arī būs viņa, vai ne? Rīgā būs decembrī, jā. Tur bija tā balsošana, un Rīga laikam bija populārākā, vai ne? Rīga patīk spēlētājiem no Eiropas, ka salīdzinoši, ja ņemam Skandināvus, kam varbūt mazliet bail no Rīgas. Ka viņas čakarē? Ir kaut kāds, jā, tad centrāla Eiropas, man liekas, jo, kā zinām, Unibet tūrē ļoti daudz spēlētāji Polija. Un
Un Skandināva arī, protams, ļoti daudz. Un, centrāla Eiropas spēlētājiem vispār nav pretenzija pret Rīgas, domāju. Jā, cik ir dzirdēts atsauksmes, viņiem ļoti patīk. Jā, noteikti spēlē turnīri. Ja beidzās turnīrs, tad vismaz labs pasākums vienmēr ir. Jā, es pieļauju, kā tev pašam mēģināji caur satelītiem? Sen esmu spēlējis nekāds satelīts. Tāpiem, es domāju, tā ir tūra, kuru ir vērts braukt. Tā Portugāles vieta, ja? Jebkurā gadījumā uz Unibet Open ir vērts pacīnīties satelītos, jo parasti kā pats Unibets sev prezentē, ka viņi to tūru tā aiztīri priekš spēlētājiem, jo viņi dara visu, lai spēlētājs tur aizbraucot labi jūtās. Jā. Pokers tā kā bez mazai tiek pastumts tā kā otrā malā. Ja viņi taisa tādā vietā, tad jau uzreiz. Tieši tā, tāpēc viņi izvēlās, jā. Es atceros, ka toreiz bija ticis Malta, tur jau bija tā, ka viss bija izdomāts, viss reāli bija labi. Ir gan welcome partijas, ir gan pēc tam spēlētāju vēl tiek vesti uz klubiem. Jā, tas ir. Un tā, ļauj spēlētājiem justies patīkam un relaksēt. Tas tā veids, kā Unibets tā kā pasakās saviem spēlētājiem ar tām dzīvēm turēm. Un arī parasti tur ir no 350 līdz 400 cilvēki turnīrs. Daudz satelītu spēlētāji arī, vai ne? Jā, ir, es domāju, dalās, jā, bet ir arī regulārie, ir ļoti liels skaits regulāri spēlētāji. Nemācēšu pateikt, kā viņi, vai viņiem tiek... Jā, tur es atceros, toreiz bija tādi spēlētāji, kas kešā, tur nezinu, vajag daudz sareiko, viņiem iedod pakas, un ir noteikti arī tādi, kas vienkārši braukā pa turnīriem Eiropā apkārt. Nē, bet kas ir patīkam, ka līmenis nebūtu nav astronomisks, un tur vidējais Latvijas spēlētājs, domāju, justos ļoti komfortabli un vidējais Latvijas internets spēlētājs. Jā, es tā arī domāju. Dzīvais pokers jau tomēr, es domāju, ka ir, man liekas, ka tomēr dzīviem pokerim zemāks līmenis Latvijā nekā interneta. Te jautājums, vai Latvijā ir pokeru skola, un ja ir, ko jūs varat pastāstīt? Pokeru skola, tāda pokeru skola tā īsti nav. Ir daži cilvēki, kas piedāvā kaut kādas, apmācības, tas arī piedāvā, Zavars vēl piedāvā. Te kaut kāds skans interesants diezgan izskatās, ka šeit būs neizbēgama konfrontācija. Es neesmu iedomāties, kā spēlētājs varētu izmest. Es domāju, tur diezgan ātri viņam vajadzētu kolot, jo, tur tā attiecīgajās pozīcijās desmitnieki tur no, diapazona spēcīgākā gala, ja tur viņam būtu kaut kādi septītnieki, varbūt sešniekiem būtu tāds grūtāks lēmums, bet desmitnieki tur vajadzētu būt uzreiz kola. Turnīri redzam šķiet, ir kols. Jā, parastais konflips. Es nesaprotu, kāpēc lietuviešu spēlētājs ir tik ļoti neapmierināts, ar savu rokas ar desmitniekiem. Tur diezgan viņš gaidīja zemāk pāri, es nezinu. Izskaitīt līdz 5 un ar desmitniekiem, domāju, tur kols būtu. Joprojām neizskatās diezgan apmierināts. Jā. Arturam vēl flash. Nav tikai dūzes vai kalps. 20% vai izdosies vinēt otro flipu nekā. Zaudējām vēl vienu latviešu spēlētāju. Jā, turnīrs beidzies. Nē, bet Lietuvietis tiek atkal diezgan liels tāk. Uz 4000, kā redzam. Pieļauju, ka redzēsim pie fināla galda arī kādu no lietuviešu pārstāvjiem. Jā, es nezinu par pārējiem, bet šis jau ir diezgan tāds kandidāts. Man liekas, ka pirms fināla galda tur 40,000 ir kaut kas tāds. Ka bija tāds 40,000, kad bija 2 pēdējie galdi palikuši. Tā kā diezgan tur tās ir ok izredzes. Jā, es nezinu par to pokeru skolu. Nav nekas tāds, nav tāda iestāde, kur var iet un tā mācīties spēlēt pokeru. Dažkārt bija sarosījušies cilvēki vairāk, vai ne? Šobrīd kaut kā man tāds sajūta, ka ir tomēr atlaidusies. Par to, kas... Vispār bija vairāk cilvēki, kas
sāka veidot zem sevīm, tā kā ņēma cilvēkus, apmācīja viņus. Tagad ir tā, bet agrāk, man liekas, bija vairāk saistīts ar to affiliate biznesu. Tagad ir tā, ka vairāk ņem zem sevīm un steiko un māca, un tad, teiksim, tā, ka tajos $2 turnīros tur, teiksim, apmācot spēlētājs un tad laiž uz augstākiem turnīriem un tādā veidā tas darbojas. Bet, ja vispār nav nekādas pieredzes, tad baigi grūti būs tādā pasākumā tikt. Un tas, ko sākumā var ieteikt, vienkārši skatīties internetā visus materiālus, kas pieejami bez maksas un pašam spēlēt kaut kādas zemākas likmes, lai saprastu, kā viss notiek un pēc tam domāt par kaut kādām nopietnākām apmācībām. Skatīsimies, ko Dzintars šeit izdomās. Tiek all-ins no Dzintara. Es nezinu, dos dāmas, ka jau šeit nefaldos. Noguris varbūt bija. Šeit vieglāks kols nekā iepriekš pret to 3, bet... Ja mēs atceramies, kā dāmas tieši tā ieldoja tūs dāmu pret tūs karali, ja? Ja nemaldos. Wow, viņš ir faldi, jā? Neredzēju. Viņam tieši beigas tā pīk tas, ka viņš atcerējās par to, kas iepriekš bija. Bet, nezinu, tas, ka viņš ielika kolonē uzreiz, liekas, tā kā uzreiz paplašina to viņa diapazonu. Tāpēc es vairāk gribētu kolot tagad nekā iepriekš, kad ielika to 3, bet... Pārāk spēcīgi uzdevumi, lai šeit izmest. Šī tādā situācijā, kad viņš ielika kolinu. Redzam, 3940, nepilni 40,000 dāmiem. Iepriekš tur bija tas 3, bet tas uzreiz daudz aizdomīgāk padarīja. Un bija arī 20 blindi, tagad spēlētājiem ir 15 blindi, vai 16. Bet tas... Tiešām? Tas bija falts, jā? Nokolē tomēr. Te jautājums, kas šis pa freeroll? Šis nav freeroll, tas 100 lātu iemaks. Kuru var freerollā? Ir freeroll? Kur kvalificēties? Jā, ir. Tur freerolli uz... Ir arī dzīvie satelīti, zinām, tepat Olimpikā uz šeit. Jā. Bet tas jāsās viņu lapā, kādi tur tie turnīri, kādi izdevījāk ir. Dzintars pamatgādu. Diezgan raiti krīt mums spēlētāji ārā. Jā. Bet skaidrs, ka turnīri bišķiņi piebrunzēsies pie... Tagad tur bija redzams, ka tieši šito mirkli bija 48 palikuši. Jā, es teiktu pie 25 kaut kur turnīram vajadzētu bišķi piebrunzēties. Varbūt pie 11, jau pie no 18. Kad tuvāk naudai tuvosies. Tieši tā, jā, tuvojoties vēl situācijai, turnīrs bišķiņi piebrunzē. Tas, ka spēlētāji krīt tā raiti ārā, tas kaut kādā veidā liecina arī par to, ka ir līmenis audzis un ir mazāk, teiksim, tādi spēlētāji, kur jāsēž līdz 3-4 blindiem. Skaidrs, ka... Tas priecē, ka ir augtas līmenis. Tas nozīmē, ka noteikti drīz būs. Internetā, man liekas, ka mūsējā jau diezgan tā regulāri uzrāda augsts sniegums. Varbūt nav tik ļoti daudz to spēlētāju, kas spēlē augstās likmēs, bet teiksim, tādi, kas spēlē, tieši par turnīriem es runāju, kas spēlē, teiksim, kaut kādas vidējas likmes, ir regulāri diezgan labi panākumi un labo spēlētāju skaits arvien turpina pieaugt. Un es domāju, ka latviešiem ir nākotne pokerā noteikti. Kā jau jebkurā sportā, ja mēs pokeru varam nosaukt par sportu. Pokerā varbūt tas, ka mums ir vairāk iespējas, jo, teiksim, iespējas ar visiem ir vienādas. Labi, varbūt ar skandināviem varbūt nav tās iespējas. Es teiktu, ka nav vienāds tāds, ka mums dzīvēs pokers pa maz turnīri ikdienā. Bet piekrīt, internetā visiem vienādā. Vienīgais tas, ka varbūt, piemēram, kaut kādiem skandināviem vairāk naudas ir un viņi sāk ar augstākiem limitiem, un tāpēc arvien tā kā uzreiz viņi daudz vairāk spēlētāji no tām valstīm ir augstajās likmēs, tāpēc, ka viņi jau sāk uzreiz ar augstiem limitiem, un latviešiem ir jāspēlē no... Patērē laiku, tomēr sitoties pa mikrolīmeni. Bet runājot pokers kā sports, tikko arī atgriezāmies no Kipras.
kur notiks Starptautiskās poker federācijas rīkotais. Tur Rēns jau par to daudz stāstīja, ka bija ka viņam uz telefoniem viss notika. Jā, nu jo visi galdi, visas izspēles bija identiskas. Katra valsts vienkārši pie katra galda, valsts pārstāvs sēdēja citā sītā. Respektīvi, tas ļāva tiešām salīdzināt tā objektīvi, kuri spēlē to spēli, izprot pokeru. Tur Krievi palika otrajā, un kas uzvarēja? Uzvarēja Īrija. Bet vienkārši attīstot to domu par sportu, Latvija arī, diemžēl, nekvalificējās Latvijas komanda. Jā, tā mēs bijām vīnē. Tikai laika jautājums, ka arī Latvijas komanda, kā poker sporta komanda, tiks pārstāvēta. Pasaules arēnā. Jā, tieši tā, un tad jau šobrīd, ja mēs uzskatām, ka mēs nekvalificējamies, tā tad varbūt vēl neesam tajā līmenī. Bet tur ir vairākas nianses, kas tur bija, man liekas, ka tad vēl tā sistēma nebija tik ļoti. Tieši tā, tur arī Starptautiskā poker federācija gan ar to punktu skaitīšanas sistēmu, visu to strādā pie tā. Bet agri vai vēl, tas varētu izveidoties kā tāds... Tas laiks interesanti, kas atrast ar spēlētājiem bija diezgan tāds interesants emocijas, ka brauc pārstāvēt valsti. Teiksim, tādā pokera turnīrā. Jā, bet, piemēram, ja mēs skatāmies uz tiem spēlēm, Krieviju pārstāvēja, Krievijas komandā bija vairāki IPT, VPT uzvarētāji, Demidovs, kas ieņēma VSOP 2. vietu. Jā. Vairākas gadus atpakaļ. Tāpat tās Lielbritānijas komandā bija vairāk ļoti labi un atpazīstami. Teiksim tā, ka daudz savas labākās arī. Tieši tā. Pagaidām lielākā daļa valsts uztver to turnīru nopietni, un ja nekas nemainīsies, domāju, vēl tā arī tas notiks nākotnē. Tur nebūs, bija arī valsts, kur varbūt atbrauc satelītu uzvarētāji, freeroll, Lietuvā, man liekas, tā bija. Bet jebkurā gadījumā izskatās, ka viņš varētu izvērsties par tādu nopietnu turnīru, kur arī tā uzvara kotējās. Jā, tas kaut kā interesanti diezgan spēlētājiem noteikti ir tas, ka parasti viņi cīnās ne tikai par naudu, bet tad kaut kāds tas valsts pārstāvēšana. Jā, jo, kā zināms, tur balva vispār nebija, naudas balva vispār nebija. Un varu apgalvot, redzēju apbalvošanu, Krievijas komanda bija ļoti priecīga par savu 2. vietu. Jā, es atceros, tur bija kaut kāds bildes priecājās, jo, tur jau ir tāds principa lieta. Jā, ka gribās uzvarēt vienalga pārstāv valsts. Tev gribās pierādīt tieši tā, ka tu spēlē labāk. Sevišķi, ja viss tas turnīrs tiek balstīts, ka uzvara tiešām vairāk balstīta tieši uz pokerā iemaņām tiešām. Jā. Un tāpēc tas, principā, tiešā veidā apliecina, ka varbūt... Jā, pokers ir, teiks, skill spēle. Tad Dāvis nokoloja no Big Blinda. Tas, ka viņš nokoloja un pats izdarīja likmi, man laikam patīk. Jo ir tāds galds, kas varētu viņam ļoti veiksmīgi trāpīt tajā viņa diapazonā. Labāk nekā pieņemsim tādu lietuviešu spēlētāju. Bet, lietuvietim sets ir, viņš izlēma vienkārši nokolot Dāvi likmi un ļaut Dāvim tālāk blefot. Cerams, ka Dāvim sešnieks nešķiet ļoti. Jā, tagad zomēr šito arī. Wow. Lietuvietis trikī spēlē. Ok, kaut kas notika arī. Jā. Sapratu, ka Dāvis ir nobies un cerēja, ka viņš varbūt riverā blefos, bet tas nenotiek. Man patīk laikam labāk, ja Lietuvietis likt turnā likmi. Tāpēc, ka, pieņemsim, ja Dāvim ir flash draw vai straight draw, tad viņš var kolot. Bet riverā, jau, pieņemsim, tie straight draw var aizvērties vai flash draw, un otrkārt viņš nekolos ar vājākām rokām. Visdrīzāk šeit mēs arī spēlēt tā arī beigsies, ka Dāvim tomēr nāksies fold. Un Lietuvietis nesavāks papildus čipus. Maz teātris no Dāvi puses droši vien, un ar to arī viss beigsies. Jā, viņš noteikti izmetīs ārā. Tad tāda nedaudz teātrāla. Nē, ir laikam, jā, dzīvē pokerī tomēr tas, laikam, kaut kādā veidā jau ir nepieciešams. Jā, bet tur ir kaut kāda robeža. Kad, protams. Labi, te nebija nekas tāds, nebija nekāds pārspēlēts. Tur atceros, ka bija viena no fināla. Vamos con otro cosito y Ramiro también va para adelante.
contrasto aereo, l'arbitro fa correre, parra sul petto, botta al volo, traverso, no! Televisivo en vivo desde Unibet, espero que la hayan pasado muy bien. Tā krītīgi ilgi domāts, neko vispār maina tikai tas, vai tu nomet uzreiz, vai tu domā, piemēram, vēl 10 sekundes, bet ja tu starp, 10 vai minūti. Jā, tur vispār neko nemaina. Jā, ir dzīvē, man liekas, ir dzīvē vai dažiem spēlētājiem tas niķis, ka, man liekas, no vecām grāmatām izlasījis, ka vienmēr uzvedies vienādi. Respektīvi, vienalga kāds tev iedod miskastas roku, tu velti tam laiku un tad foldo, tas kaut kā. Katrs jāspēlē kā grib. Jā, ka katrs samaksā savu naudu, bet tur ir iespējams jau to, ka spēle pātrināt, teiksim, laiks vai time. Jā, runājot par to, ka cilvēki cenšas nesēdēt ilgi, vai dubultojas vai mājās. Kāds tavs domas, piemēram, tie pašā VSOP, $10,000 Tur katru gadu ir tā, kad jau pirmajās 5 izspēlēs ir all in call un viens iet mājās. Jā, bet te jau ir tāda noteikti, ka setup, es domāju. Teiksim, tā. Parasti, ļoti tipiskais ir tūži pret karaļiem. Jā, tas tur ir neko es esmu redzējis pats personīgi desmitnieki, bet, kad negribu samalot, vai tas bija preflopā, bet bija desmitnieki pret tūžiem. All-ins vienā no pirmajām rokām vispār. Desmitnieki tas diezgan tā optimistiski. Ja tas būtu preflopā, ar dūžiem un kungiem, es domāju, es vienmēr tā kā likt, kungiem varbūt vēl varētu. Ka tu esi aizbraucis, package aizbraucis uz VSP, apsēdies mēne tā pie galda, tu esi konkrēti saviņots, jo tomēr tas ir notikums. Jā, protams. Un tev pirmajā rokā ienāk karaļi. Es redzu. Liek all-inā. Atkarībā kāda tā situācija būtu. Tur būtu interesanti, bet svarīgi ir, piemēram, vai tas ir, teiksim, tā, ka no agras pozīcijas tur uzreizo. Un tad es no nākamās pārlieku, un tad viņš vēl pārliek, tad tas ir citādāk. Uzreiz man būtu kaut kādas aizdomas par to. Jo nav nekādas, teiksim, informācijas par spēlētāju, bet kas notiek? Pušu all-inu ar 8-3. Jā. Tad tikai uz fold equity balstas. Edgars noteikti nekolas. Interesanti, kas ir dāvim. Dāvim mums ir, wild card. Dāvis ir vienkārši piekolojis. Dāvim varētu būt kaut kas spēcīgāks. Viņam varētu būt pāris kaut kādi 7, 8, 6 vai kaut kas tāds, ar ko viņš negribēja tribetot, bet nē. Tā neuzzināsim, tās Saņislavs noteikti iepriecināts. Attiecīgajā vietā uz galda, kur RFID sistēma būtu nolasīt kārtas, bet... Jā, nevarēja nolasīt to čipu. Par tiem kungiem, ar dūžiem es vienmēr sekotos, bet ar kungiem skaidrs, pirms fopa, bet ar kungiem tur varētu atrast kaut kādu, piemēram. Es vienmēr domātu par to, kas un kāpēc notiek, un tur ir iespējams, ka varbūt kungs varētu, nevis nomest, bet, teiksim, nospēlēt tā, ka nelikt visu preflopā, bet pasīties flopu un tad skatīties, kā tie notikumi attīstās, jo, jā. Tā doma, ko es gribēju pateikt, vienkārši skaidrs, ka arī turnīros it kā ar lielākiem bainiem ir cilvēki, kas uz to arī spekulē, kas nevis spekulē, bet spēlē uz to, ka viņi zina, ka daudziem cilvēkiem tas ir tā kā mūža turnīrs. Jā. Un jau sākumā mēģina tevi agresēt un izaicināt. Jā, mēģina sarunāt, no sarunām saprast ātri, kurš tu esi, un tad sākumā, jā, protams, tā var būt. Zinu, ka principā tādu lēmumu cilvēku daudz nav gatavi pieņemt. Jā. Turnīri pašā sākumā salikties. Ja tur ātri izdodas saprast, ka, piemēram, kāds tur atbrauc pirmo reizi, tas viņa mūža sapnis ir, tad uzreiz jāmēģina. Tad pret viņu var vairāk blefot, izdarīt kaut kādas trakākas mūvas, jo viņš spēs izmest, tāpēc, ka viņš gribēs palikt vēl turnīrā. Tāpat arī daži lasīt blogi, nosacītie pro spēlētāji, viņi arī... Viņš apzinās, ka tas ir 6-dienu turnīrs, viņš negrib visu dienas nosēdēt un vienkārši izkrist 3. ceturtdienā. Viņš ir go big or go home. Ir tāds mēģina sākumā jau pirmo dienu pabeigt kā čiplīds, un tad jau ir pilnīgi jau citi interesi turpināt to turnīru. Savādāk viņš iet istabiņā numuriņā un spēlē online. Amerikā jau online nevar. Vairs.
Nu, tad viņi tieši okejā Vegasā. Spēlē citu, nu, ja spēlē cits turnīrs vai cash vai kaut ko tādu. Bobby's Room, Pelagio un nu tā. Kas ir īstās, ka Dāvis uzreizoja un Mārtiņš ielika Olinu. Kādi jautājumi sporta centrā? Pagaidām nav nekāda baigi daudz jautājumu. Jā, te noteikti spēlētājiem ir, teiksim, mazāks tas baiļu faktors par kaut kādu izskrišanu, tā, ka tas ir vienas dienas turnīrs. Bet noteikti, ka ir arī kaut kāda daļa spēlētāji, kuriem tas ir, šis ir arī diezgan tāds liels notikums. Es pat domāju, citreiz pat, jā, tieši tāpat baiņas nav tik nosacīts, cik pieredzi un cik tu bieži spēlē. Jā, es pat atceros, agrāk gājām spēlēt to dzīvo pokeru, tie pirmie turnīri, tu esi tik saviņots, cik satraucies. Jā, protams, arī atceros pirmās reizes, kas... Tev pirmkārt gribās spēlēt, nu? Jā, gribās palikt turnīrā. Un tā, viņi tagad bildi ar brillēm ir. Jā, Dāvis izstās pēc tādas spēlētāji. Noteikti, es domāju, ka viņš spēlē arī internetā. Tāpēc, ka, tad tas, kā viņš izvēlas savu likmi izmēru. Un, kā vispār tie izgājieni, tas uzreiz, kaut kādas liecina, ka viņš spēlē internetā vai arī dzīvē, tur apguvis samērā labi to lietu. Saņislavam bija tāds hands, man liekas, pret agresīvu spēlētāju varēja likt Olinu arī. Bet, varbūt viņš jūtās, ka viņam būs priekšrocība kādā citā izspēlē vairāk. Mēs jau redzējām vairāk kā, ka principā Dāvis pat respektēja, ja viņi pārliek, ka viņš tomēr ir viņam potenciāls nomesties. Jā. Skatīsimies, ko Mārtiņš izdomās. Man nepārāk patīk calls. Ja būtu suita, tad patiktu vairāk. Jā, no big line. Bet tas, ka off-suita vienkārši bieži būs jāspēlē ar check fold. Ļoti reti trāpīs. Kā tu par spēlē no blindiem preflopā? Jā, piemēram, suita ir tad, ar kalpu 8 suita, tad varētu callot. Bet tad tu pieņem to, ka var callot no blindiem, jā? Jā, protams, ka var callot, ja tu zini, ko tu vari darīt preflopā, ja tu kādreiz čekreizos, kādreiz blefos. Ir jābūt pārliecinātam par to, ko darīs. Ja tu nezini, ko darīt, tad labāk met ārā. Ja nezini, ko darīt, tad labāk nespēlēt tādās situācijās. Tad izvairīties no gadījumiem, ka tu esi blindos un kāds ir pret tevīm pozīcijā. Reku Mārtiņš tagad čekreizos. Jā, tas ir tieši tas, par ko es runāju. Ja viņš kolāžu tādu roku, tad ir jāblefo arī. Bet ir tāda problēma, ka ar offside roku būs biežāk jāblefo un retāk būs kaut kāda flash draw vai kaut kas tāds, ar ko varēs turpināt spēli. Ja viņam tagad suita, tad viņš varētu principā spēlēt viņš varētu spēlēt uz visiem čipiem, bet tagad viņam būs jāmet ārā, ja Dāvis ieliks Olinu vai kolos. Un tas ir tāds mīnus tādiem koliem ar offside rokām. Bet vienalga, Dāvis teikt, ir pietiekami saržīta. Dāvi vajadzētu pārlikt, vai viņš kolo. Ko tu darītu? Droši vien Dāvi vietā pārliktu vēl. Tur jāsās, ja tas spēlētājs kaut ko saprot. Var kolot arī un ļaut viņam tālāk blefot. Tā ir opcija. Redzam, it kā divi kāreli, kas nosacīti kaut kāds flash draw veidojās. Jā, tas noteikti rāda. Bet, tagad visam palika interesanti, principā. Tur arī opcija foldot arī ir diezgan tāda, man liekas, ok. Tāpēc, ka, tas dāma 10, tev ir viens pāris tikai pretinieks čekreizos, tas trāp, tas dāma 9-6, tur var būt daudz divu pāri. Wow, šīs interesanti. Tur tā vēsture noteikti spēlēs samērā svarīgu lomu. Ja Dāvis būs redzējis, ka Mārtiņš ir blefojis un ka viņš ir spējīgs tādās situācijās blefot, tad viņš varbūt var nokolot. Kamēr es skatos, Mārtiņš principā atstāja tādu
Nu jā, drosmīgi spēlētāji iespēja. Man liekas, ka viņš saprot, Pat Dāvi, tā tiešām varētu arī izmest. Jā, jo nebija tā, ka Mārtiņš tika atvērts kāds Mārtiņa blefs baigi. Nu jā, pie šī galda vismaz nē. Nu jā, tāpēc labs arguments ir foldot jau flopā. Tikai tāpēc, ka pēc tam turnā vienmēr būs rītīgi grūts lēmums. Nu, protams, ja desmitnieks atnāks, tad būs viegli skola, bet Cik Dāvim paliek čipi? Viņam ir 37. No. Viņam paliks tad 15, 16 blaidi. Jā, interesanti, ko viņš izlem. Wow. Viņš izmetās. Nu jā, tāpēc no vienas puses tāpēc slikti ir kolot. Tāpēc, ka nu jā, turnā vienkārši vienmēr būs liela likme, un tad tu nezinās, ko darīt. Tā mēs redzam, ja principā, ja Dāvis būtu pēc nu jā, līdz pārlicis tribet, tad, nu jā, tad būtu folds pretī. Laikam tā labāks. Nu jā, ja liekas, ka kādreiz viņš tur blefot, tad var likt all-in. Jā, bet skaidrs, ka tagad jau mums jau viegli tev bija. Nu, teikt, jā, ka zinām tās kārtas. Bet būs interesanti, ka Dāvim paskatīties pašam šo roku. Jā. Nē, nu jā, man patīk kopumā, kā Mārtiņš spēlē. Ja ir tāda roka kolo un tā spēlē, tad vienkārši tas ir pilnībā pieņemami. Bet ja nokolē un tad check foldo daudz, tad labāk mēs tā. Es domāju, Mārtiņš izvēlējās, pat ko šajā spēlēt. Viņš redzēja, ka Dāvis tomēr daudz rokas spēlē. Nu jā, Dāvis daudz rokas, liek daudz sībetus. Un arī foldo pēc, ka viņi pārliek. Oriks Pavličuks pie mūsu galda parādies. Latvijas PLO čempions. Jā, man tā liekas ar aprūci. Nē. Nu, viņš bija vienā gadā čempions, bet pēc tam mums jau bija 2012. cits čempions. Neatceros gan precīzi vārdu. Respektīvi, mums vēl atliek vēl kādu gadu divus paspēlēt Latvijas čempionātu, un tad jau mēs varam taisīt to turnamentu čempions, kad jau tikai aproču uzvarētāji, jo, kā zinām, visos saideventos arī tiek aprocis iegūts. Tad jau varam taisīt tā kā pasaulē, kad aproču īpašnieki tikai savā starpā izspēlē kādu turnīru. Jā, turnamentu čempions, jā, parasti jau ir tas. Viss nauda aiziet labdarībai vai kaut kas tāds. Lietotāji šodien nav pārāk aktīvi. Lietuvietis zibeņos. Lietuvietis izmet, jā. Nu jā, bet tā ir tāda situācija, kur Dāvis ar savu trībetu, jā, aizbiedēja. Un tas lietuvietis trībetu, tas faults mums nav tik slikts. Dāvis, domāju, bija ļoti spēcīga roka, jo tas Kristapa Open reiz bija ļoti liels. Un tas bija gandrīz 4 blindi. Un Dāvis ielika 6000, kas ir minreiz. Un, nu jā, tas bija tā kā ļoti spēcīgs. Domāju, tikai ar visspēcīgākajām rokām tur. Check these bad boys out. Oh my God. Are those real tattoos? They sure are, man. You owe me $1,000. No, it was just a stupid bet. What? To us, there are no stupid bets. Kas varētu būt? Kalpi minimums varētu būt, un tad Dūzas kungs. Nezinu, vai ar Dūzas dāmu arī tā darīt īsti. Drīzāk kalpi vai labāk un Dūzas kungs. Es lasīju, ka daudz spēlētāji, rakstīja, ka EPT ir ļoti labi dīleri, bet Vegasā nav tik labi dīleri. Vegasā ir ļoti daudz vecās spēlētas dīleri. Vecāki gājumi cilvēki. Tur, ja mēs pieraduši Eiropā redzēt jaunas cilvēkus, tad Amerikā ir ļoti daudz jau 40, 50 gadīgi. Nu jā, un tad viņi attiecīgi jau kaut kā lēnāk, tur var būt vairāk kļūdas, vai arī nav tik ļoti, tā kā nezinu, tik ļoti kaut kādas izmaiņas neskot kaut kādiem turnīriem. Uz vasaru, uz VSOP laiku sabrauc visi dīleri. Visi, kas ir principā tur, jā. Un viņiem parasti ir tā, ka VSP ļoti daudz nemaksā dīleri. Tur tas nav nekāds sapņu darbs. Tur vienkārši ļoti daudz stundas, kas ir, viņiem patīkami. Bet, jebkurā gadījumā tur tos dīlerus var arī no rīta sastapt viņu VSP turnīru ietvaros, Rio kazino. Un vakarā jau Venation tur jau pilnīgi citā pokerrumā viņš tev kešu dīlot var.
Tur jau viņiem līdzīgi kā pokeru spēlētājiem brauc tur. Viņi, ka viņi to, es domāju, tā viņiem, tur viņi atstrādā tos savus 2 mēnešus. Un pēc tam 2 mēnešu brīvi. Kaut gan mēs to pat Norvēģijas čempionātā uz Dublinā, kas notiek jau 2. gadu pēc kārtas, arī ļoti daudz bija Amerikas dīleri. Jo Eiropā, acīm redzot, tie noteikumi viņiem ir labāki. Nu, jā. Jo tur arī turnīra direktori Norvēģijas čempionātā ir no Amerikas tie paši. Tas tieši tas pats. Principā VSOP laikā tur satiksi lielāko daļu turnīru direktorus, jo tur ir tik daudz tie turnīri vienlaicīgi, ka katram turnīram nepieciešams savs turnīrā uzraugs.